godātie tautieši, visi, kas šovakar pulcējušies Rīgas sirdī brīvības pieminekļa pakājē, visi, kas savās domās un sajūtās ir kopā ar mums, visi, kam pieminekļi kaltie vārdi, Tēvzemei un brīvībai ir svēti un dārgi. Brīvības piemineklis ir Latvijas valstiskuma, tautas vienotības, neatkarības un brīvības simbols. Līdzīgi Latvijas liktenim tas ir piedzīvojis gan ziedu laikus, gan okupācijas varas un karu, gan tautas gara spēka augstāko apliecinājumu atmodu. Bet barikāžu dienās pavisam netālu no tā skanēja šāvieni un mira cilvēki. Brīvības piemineklis ir liecinieks Latvijas likteņu griežiem teju gadsimta garumā. Dažādās uniformās tērpti karavīri ir maršējuši gar tā pakāju. Dažādas dziesmas pie tā dziedātas, dažādi karogi plīvojuši tam līdzās. Ir piedzīvots pat laiks, kad okupācijas vara nopietni apsvēra pieminekļa nojaukšanas ideju. Un tikai pateicoties cilvēku veselam saprātam, brīvības piemineklis Rīgas debesīs slējas vēl šobaltdienu. Tomēr neatkarīgi no valdošajām ideoloģijām, īsteniem Latvijas patriotiem, brīvības piemineklis vienmēr ir bijis simbols un svētvieta. Pēc valstiskās neatkarības atgūšanas pie tā atkal varam brīvi pulcēties valsts svētku dienās, atceres pasākumos un Latvijas nozīmīgas notikumu laikā. 18. novembris ir diženākā no dienām, kad šeit esam kopā, dziedam kopā un jūtam kopā. Neatkarīgi no tā, kāda vēja pūš rudenīgajā novembra vakarā, atnāk pie brīvības pieminekļa, lai apliecinātu savu cieņu visiem, kas par šo valstu cīnījušies un atdevuši dzīvības, ir katra patriotiski noskaņota cilvēka svēts pienākums. Tādēļ šai mirklī vēlos pateikt īpašu paldies tām ģimenēm, kuras 18. novembrī pie brīvības pieminekļa nāk ar bērniem, noliek šeit ziedus un stāsta jaunajai paaudzei, ko brīvības piemineklis nozīmē Latvijai un kādēļ te nākam kopā. Dzīves likums saka, māte un dzimtene cilvēkam ir tikai viena. Arī māte Latvija mums visiem ir tikai viena. Lai vai cik tālu pasaulē mēs katrs dotos, māte Latvija mūs gaida atgriežoties. Atcerēsimies to vienmēr, jo tikai kopībā ir mūsu spēks. Tikai kopā esot, mēs varam uzcelt stipru Latviju. Nemeklēsim ienaidniekus, meklēsim domu biedrus, atbalstīsim viens otru, palīdzēsim tiem, kas paši sev vēl nevar vai vairs nevar palīdzēt. Tikai mūsu pašu rokās ir mūsu un arī Latvijas liktenis. Dievs svētī Latviju!